Esiet sveicināti dabas grāmatas dzīvnieku lapas pusītē. Raukāts februāris šogad neizdevies. Sniegs nokūsis un tagad pat lāzdu spurdzes piebriedušas resnas kā pavasarī. Jāparauga, kā tad dzīvnieki pārziemojuši. Sniegs nokūsis, varbūt tagad kaut ko var jau atrast. Šādās vietās zem kritalām ļoti reāli, ka varētu ziemot gliemeži, abinieki, rāpuļi. Pastīsimies, kas šeit ir. Jā, šeit jaukā bedrītē paslēpusies pļavas ķirzaka un arī daži kukaiņi, mitrenis. Ķirzakai elpošana ir ārkārtīgi palēnināta, bet viņa, tā kā tagad ir jau temperatūra plusos, mazliet kustās. Jo zemāk temperatūra, jo lēnākas kustības un jo vairāk it kā iemigusi ir ķirzaciņa. Ir doma, ka krasta temperatūras pazemināšanās bijusi par iemeslu dinozauru izzušanai, bet nedaudz ķirzaku, kas mīt arī zoodārs terārija siltumā. Es domāju, ka par dinozauriem bērni jau zina gandrīz visu. Bet par ķirzakām, dinozauru līdziniekiem, kas nav izmiruši, pieļauju, ka daudzi zina tik maz, ka pilnīga nepieciešamība šodien iet pie doktora Igora Caunes uzzināt sīkāk par zooloģiskā dārza plašo rāpuļu ķirzaku kolekciju. No visām 3400 pasaules hameleonu un ķirzaku sugām zoodārza ekspozīcijā un darba telpās izvietots tik tāds nieks vien un blakus peld abinieki tritoni un lokās čūskas. Tad kā atšķirt ķirzakas un hameleonus no citiem rāpuļiem? Var pateikt ļoti konkrēti. No abiniekiem viņi atšķiras ar to, ka viņam ir cieta āda ar zviņam. No čūskām atšķiras ar to, ka viņam ir kājas. Mēs tagad nerunāsim, ka tomēr ir viena grupa ķirzaku un nav kājas. Un no krokodiliem atšķiras ar to, ka it kā 4 kājas ļoti līdzīgas, bet ķirzakam ir zviņas un krokodiliem ir bruņas uz ķermeņa. Visas ķirzakas mēs varam ļoti nosacīt, sadalīt uz dažādām grupām. Pirmā grupa tas ir tie, kuri dzīvo uz vertikālam virsmam, tie ir gekoni, tas ir gekoni. Otra grupa, kur dzīvo pārsvarā kokos, krūmos, tie ir hameleoni. Un trešā ļoti plaša grupa, kur skraida pa zemi. Protams, ka viņi var izmantot gan kokus, gan vertikālas virsmas, bet visu to lielu grupu mēs nosauksim ar vienu vārdu ķirzakas. Sāksim no gekoniem. Ļoti pazīstama suga ir toki geko. To es jums parādīšu. Reku man ir rokā. Šitais gekons ļoti raksturīgs, un tikai paskatītos uz viņu var zināt, kā izskatās un kāda uzbūve ir visam citam gekonam. Pirmkārt, viņam ir ļoti lieli acis, tāpēc, ka gekoni pārsvarā ir nakts dzīvnieki. Un jau, lai ieraudzītu un noķert savu barību kukaiņus, viņam vajag ļoti labi redzēt. Otrs, kas ir, viņam ļoti liela mute, lai noķert to kukani, kur ļoti ātri skrien un līdo. Trešais, tā kā viņi staiga pa vertikālam virsmam, viņam ir uz pirkstiņiem speciāli pirmkārt mazi nadziņi, kur palīdz viņam turēties uz vertikālam virsmam. Un tādi speciāla uzbūve katram pirkstiņam, kuru viņam ļauj turēties ne tikai, pieņemsim, uz mīzam, uz kokiem, uz sienam, bet pat uz stikliem. Raksturīgo pirkstu spilventiņu piesūcekņu forma var būt ļoti dažāda. Ar šim Madagaskaras dienas gekonam tie blīvi sakrokot šķērsiniskās josliņās. Tomēr šāda piemērošanās ir ne tikai gekoniem. Arī saudabīgajām Dienvidamerikas iguānām anolisiem papildus gariem nagiem ir piesūcekņi, kas atvieglo tiem dzīvi kokos. Bet ir vēl kāda gekonu iezīme. Tiem līdzīgi kā čūskām nav kustīga plakstiņa, tāpēc reizumis nāks mitrināt un tīrīt acis ar plato mīksto mēli. Jā, un nevar nepaslavēt šī gekona banānēdai lielisko maskēšanās māku.
Otrā grupa, par ko mēs runāsim, kur es jau minēju, tie ir hameleoni, dzīvnieki vai rapuļi, kuri dzīvo tikai krūmos vai kokos. Un sakarā ar to, ka viņi dzīvo tikai krūmos un kokos, viņam ir, kā teikt, tāda uzbūve, kuram viņam palīdz turēties gan kokos, gan krūmos. Pirmkārt, tā ir aste, kura, kā teikt, kā merkaķim, un ļoti tāda stipra, kur viņš var pat, un jūs redzat, kā viņš turas pie pirkstā. Otras, kājiņas un pirkstiņi. Pirkstiņi kā papagailiem. Divi pirkstiņi, viena puse divi pirkstiņi sauguši kopā, otra puse trīs pirkstiņi, kuri sauguši kopā. Un viņam ļauj ļoti labi un ļoti stingri turēties pie katra zārā. Trešais moments, kā teikt, arī ir visam hameleoniem. Tas ir acis. Jūs redzat, ka tas ir ļoti lielas, kur kustās praktiski uz 360 grādiem, un hameleons var redzēt, kas notiek apkārt, pilnīgi. Un ja kaut kur ir dzīva barība, tas tie kukaņi vai sīkie zīdītēji dzīvnieki, kuriem, starp citu, viņš arī ēd, viņš uzreiz viņus var noķert ar savu gāro mēli, netuvojoties tur pie barības objekta. Jā, nu gluži neparasti dzīvnieki tie hameleoni. Ejot projām vēl ieskatās tev acīs, tad tās laiski pievēr un vēl nomaina ādas krāsu un raksta zīmējumu ar speciālu šūnu chromatoforu palīdzību. Tomēr katrai hameleonu sugai ir savas no citām atšķirīgas iemīļotākās krāsas, visticamāk saistītas ar vidi, kurā tas dzīvo. Krāsas maiņa hameleoniem palīdz nevien paust savu noskaņojumu, bet arī lieliski maskēties, piezūgoties laupījumam. Un tik tiešām, dodoties medībās, šie rāpuļi ārkārtīgi atgādina kaķi, kurš pagalmā klusi un uzmanīgi piezogas zvirbuļu bariņā. Starp citu arī hameleoniem, līdzīgi kā gekoniem uz pēdām, ir piesūcekņu uzdevumu pildošs krokojums, kas palīdz pie zara burtiski vai pielipt. Tomēr ir brīži, kad hameleons ir viegli pamanāms, kad tas maina nevis krāsu, bet gan ādu, kas puscaurspīdīgām lēkštēm vairāku stundu laikā pilnībā nolobās no visas ķermeņa. Tagad mēs runāsim par ķirzakām, kuri praktiski visu savu mūžu pavada zemē. Nu, vai kā mēs parasti viņu sauc par kādiem parastam ķirzakam. Kas viņam ir raksturīgs? Galvenais, ka tā ir ļoti gara aste, kura viņam palīdz labi skriet un skrējumā, kamēr viņš skrien, lai būtu līdzsvars. Garas, stipras kājas ar gariem nāgiem, kura neļauj viņam slīdēt un skriet uz priekšu. Nu, un droši vien tas ir viss. Pārējais, kā var teikt, viss ir raksturīgs visam ķirzakam. Šeit mēs varam redzēt arī baziliskus, tas arī ķirzakas, kuri, pieņemsim, pusi no savas mūžas pavadā kokos. Bet, neskatoties uz to, ka viņi pavada kokos, viņi ļoti labi skrien. Un tas ir, kā teiks, piemērs, kur ļoti bieži rāda televīzijā, kā baziliski skrien pa ūdeni. Viņi var skraidīt pa ūdeni un viņam nekas nebūs. Nu, ja mēs tālāk runāsim par ķirzakam, kuri dzīvo savu zemi, es minēju, ka viena grupa sauc par scinkiem. Šitie dzīvnieki pārsvarā pavada visu savu mūžu uz zemes, dzīvo zeme, ierokas zeme, rokālas. Nu, īstais zemnieks, nosauksim viņu tā. Viņš ir raksturīgs ar to, ka viņam ļoti liels un tāds masīvs ķermenis un ļoti īsas kājiņas. Ļoti mazas un īsas kājiņas. Tā ir pirmā pakape, var teikt tā, ka tā ir pirmā pakape, kad ķirzaka sāk zūst savas kājas un pārvēršas par čūskām. Nu re, apvainojies par to, ka tiek nodēvēts par neveikli, zilmēles scinks netipiskā steigā steidz ielīst drošajā paslēptuvē. Ķirzakas vairojas ar olām. Un šeit kā piemērs es jums varu parādīt olas, kur pieder gekoniem. Tas divas olas bija šodien atlikti mūsu terārijos.
Kas pats galvenais? Ka ķirzaka olas vai rapuļu olas, viss ir ļoti cietas. Viņam ir kā putniem čaumala, ļoti cieta čaumala. Un pieņemsim, ja mēs runāsim par gekonu olam, tā kā gekoni dzīvo uz vertikālam virsmam, tad arī viņi pārsvaru tomēr dēj olas tāda veida, kā lipina savas olas pie tam vertikālam virsmam. Tikko izšķīlušies, mazie rāpulīši pakļauti daudz plēsēju uzbrukumiem. Šādus mēnesi vecus hameleoniņus iekāros gan putni, gan zvēri, gan prāvas ķirzaks, un vienīgā izeja ir ātra augšana. Rau, 3 mēnešu vecumā hameleons jau izskatās visai liels. Rāpuļiem ļoti daudz ienaidnieki. Un kā viņi pasargā sevi no uzbrukumiem? Pirmkārt, tad, kad viņi baida, viņš, pieņemsim šeit hameleons, viņš attais mutē un ķermenis viņam patīk liels un plats, it kā viņš lielāk nekā ir īstenībā. Un, protams, kā uz vienu daļu uz ienaidniekiem tas darbojas. Un tajā momentā viņš arī maina savu krāsu. Kā mēs zinām, ka hameleons maina krāsu. Viņš paliek ļoti spilgts, lai, kā teikt, tas ienaidnieks domā, ka tas ir pavisam cits dzīvnieks, bet ne hameleons. Citi rāpuļi, lai, piemēram, arī parāda sevi, kā viņš ir lielāk un drausmīgās, izmanto citus variantus. Piemēram, apkakles agama. Pats nosaukums liecina par to, ka viņi ir apkaklē, kur briesmas momentā viņi uzpuš un rāda, cik viņi ir drausmīga. Tomēr nevienmēr baidīšana dod vēlamo rezultātu, it sevišķi, ja darīšana ar tikpat briesmīgu sugas brāli uz šaura zara. Šāda ragaino hameleona cīņa par teritoriju un mātīti ļoti atgādina dažlabā filmā attainotos skatus no jūras laikmeta dinozauru ikdienas. Es parādīšu, kā agamas ēd tarpus. Jāpiezīmē, ka visas ķirzakas vairāk vai mazāk ir plēsējas, un likumsakarīgi, ka šāda neveģetāra pusdienošana ir emocionāli visai piesātināta. Viņam tā garšu tarpi, ka viņi atņem vienu. Galu galā mēs visi esam dzīvnieki un visi mums ir emocijas un vienīgais, kā katram tas izpaužās savādāk. Ceru, ka pēc šī raidījuma ļoti daudz mainīs savus priekšstatus par rāpuļiem ķirzakām. Un daudziem tagad ķirzakas patīk. Es šodien atvados no jums līdz nākošajai ceturtdienai. Kas šī ir par vietu, kur mēs esam atbraukuši? Saulkrastos Inčupes kāpā. Inčupes kāpa ir viena no lielākajām kāpām šeit, Rīgas tuvumā. Viņa ir apmēram 10 000 gadus veca, smilšaina kāpa. Mēs tagad uzkāpsim Inčupes kāpā un paskatīsimies, ko mēs varam no kāpas virsotnes redzēt. Šī ir viena no skaistākām jūras ainavām Rīgas tuvumā. Jūs bieži braucat pa šo jūru? Agrāk es braucu biežāk. Katru gadu pāris mēnešus pavadīju jūrā. Tagad jau es vairs tik bieži pats jūrā nebraucu, bet man ir draudz palīgi, kas brauc jūrā un pēta jūru. Jums arī ir kuģis? Jā, manam institūtam ir kuģis. Tāds neliels pārbūvēts zvejnieku kuģis. Viņš ir apmēram 25 metrus garš, uz viņu ir 5 jūrnieki un var braukt 5 zinātnieki. Un ar to kuģi mēs braucam pētīt Baltijas jūru. Visvairāk mēs strādājam Rīgas līcī. Jūs arī zvejojat? Mēs nezvejojam zivis, bet mēs zvejojam sīkus dzīvnieciņus, kas peld jūrā. Planktonu. Jūs esat dzirdējuši tādu vārdu planktons. Tas ir zinātnisks nosaukums. Ļoti sīkiem dzīvnieciņiem, kurus gandrīz ar aci nevar saskatīt, ar neapbruņotu aci, bet kurus var saskatīt mikroskopā. Un šādu te sīku dzīvnieciņu jūrā ir ārkārtīgi daudz. Ir vēzīši sīki, sīki tārpiņi, sīkas aļģītes, tie ir augi.
un tos mēs pētam. Mēs viņus zvejojam ar ļoti, ļoti smalkiem tīkliem. Kāpēc jūs tos sīkumiņus ķerat? Mēs skaitām, mēs sveram viņus, mēs mēram, cik viņi ir lieli, mēs mēram, cik ātri viņi aug. Visas šīs lietas mūs interesē. Planktonu mēs pētām tādēļ, Žermēne, ka pirmkārt planktons ir zivju barība. Un otrkārt tāpēc, ka ja mēs zinām, kā jūtās planktons, šie sīkie ūdens augi un sīkie dzīvnieciņi, tad mēs arī varam zināt, kāda ir jūras vide kopumā, kā jūtās visa jūra. Tad jau jums arī ir jānirst. Reizēm ir arī jānirst. Mums ir daži cilvēki institūtā, kuri ir speciāli apmācīti, lai varētu nirt jūrā ar akvalangu, bet jūrā mēs nirstam galvenokārt tādēļ tajos gadījumos, kad mēs gribam apskatīties, kā jūtās un kā aug lielās aļģes jūras dibenā. Cik te daudz aļģu tiešām? Jā. Šī ir te Rīgas tuvumā viena no aļģainākajām vietām jūras krastām. Pēdējā vētra, kad viļņi ir nākuši kaut kur, redzat, cik tālu līdz šajienai ir aļģes izskalojusi. Bet vasarā šeit bieži vien šo pludmali klāja 20 un 30 centimetrus biezs pūstošs aļģu slānis. Jūrā apmēram tur, kur tie baltie gulbji peld, tur ir kāds 2-3 metrus dziļš. Šeit ir akmeņaini sēkļi, un uz šiem sēkļiem aļģis aug. Šo te aļģīti sauc par pūšļu fuku. Viņam var redzēt dažreiz tādus pūslīšus, šeit šiem te nav. Šī te aļģīte aug vairākus gadus, un katru gadu tas laponītis zarojās, un mēs varam saskaitīt, cik viņa ir veca. Viņa šī te varētu būt 1, 2, 3, 4. Šis te zariņš varētu būt kāds 4 vai 5 gadus vecs. Šīs te ir brūnaļģis, redz, viņas ir tādas brūnganas. Kam tāds aļģis ir noderīgs? Jā, šīs aļģis ir noderīgas, piemēram, kā reņģu nārsta vieta. Bez tam šīs te aļģis ir ļoti laba dzīves vieta ļoti daudziem jūras dzīvnieciņiem, kuri pēc tam tālāk nodara kā barības zivīm. Vai tādu kāpostainu aļģi var ēst? Uz šo te fuku Baltijas jūrā augošo cilvēku neēd, bet vispār viņas radinieces, citas brūnaļģis, zinātnieki tās sauc par laminārijām, un cilvēki viņas sauc par jūras kāpostiem. Dažas tautas viņas patērē ikdienā, kā japāņi un ķīnieši, piemēram, ļoti daudz ēd jūras kāpostus. Pie mums arī var nopirkt. Un vissvarīgākā no tādām vielām, kura ir jūras aļģēs un cilvēkam ir svarīgi, ir jods. Ja cilvēki nesaņem pietiekošā daudzumā jodu, ja ēdienā nav pietiekoši daudz joda, tad cilvēkam saslimst vairogdziedzers, kas ir ļoti svarīgs orgāns un šeit atrodas uz kakla. Bet šīs te mazās, smalkās, tās mēs saucam par pavedienu aļģītēm. Redziet, tādas kā rūķu bārdas smalkas. Viņas ir tā kā jūras nezāles, viņas aug ļoti ātri. Un jau vasaras vidū, kad uzpūš stiprāks vējš un ir viļņi, viņas no akmeņiem atraujās un tiek izskalotas krastā. Un no viņām galvenokārt šeit veidojās tie jūras mēsli, kas nepatīk bērniem un nepatīk visiem atpūtniekiem, jo tad ūdenī izpeldēties ieiet praktiski nav iespējams. Es jau iepriekš stāstīju, kad mums ir šīs te daudzgadīgās brūnaļģes un šīs te pavediena aļģes, kas aug ļoti ātri un ir jūrā tādas tā kā nezāles. Viņas aug ļoti ātri un viņas nomāc šīs te labās noderīgās brūnaļģes. Iedomājieties, tas ir tā kā dārzā. Mums ir zemeņu dobe, kur aug zemeņu stādiņi, kuri vairākus gadus aug, bet kuri aug samērā lēni. Un ir nezāles, kas ļoti ātri attīstās. Un jūrā notiek kaut kas līdzīgs. Un tas ir tādēļ, ka jūra mums ir nedaudz pārbarota. Variet iedomāties, jūra ir pārbarota nedaudz. Visas šīs te upītes, gan lielās upes, gan mazās upītes, ienes jūrā barības vielas, kas nodara aļģēm par barību, neorganiskās, tā kā minerāli mēslojumi. Kāpēc jūra ir pelēka? Baltijas jūrā ieplūst ļoti daudz upju,
un upju ūdens ir brūns un duļķains. Tādēļ arī Baltijas jūras ūdens ir duļķains, un viņš nav tāds tik zils, tik dzidrs kā citās jūrās ūdens. Labi, tagad sāksim kaut ko darīt. Mēģināsim paskatīties, kādus gliemežvākus mēs varam atrast jūras krastā. Lasīsim tikai veselus gliemežvākus. Ja? Jūs ziniet, kas ir šis te brūnais gliemezītis? Tā ir ēdamā mīdija. Šis te gliemezītis ir ēdams, jā. Jūs esat dzirdējuši tādu vārdu mīdijas? Redziet, šīs te Baltijas jūras mīdijas ir ļoti sīkas. Man kabatā ir viena cita mīdija. Redziet, tāda pati, tas pats gliemezītis. Ja? Šie te ir ēdami. Šādas te mīdijas audzē Ziemeļjūrā, mīdiju audzēšanas fermās. Un cilvēki viņus pērk veikalos un ēd. Lūk, šāda te mīdija. Tā ir no Atlantijas okeāna. Un vispār ir tā, jūs redziet, mēs viņus varam salikt rindiņā. Šī te ir mazāka, un tad mums ir šīs te lielākās, un šī pavisam lielāka. Un ar šiem te gliemežiem ir tā, jo sāļāks ūdens, jo viņš var izaugt lielāks. Baltijas jūrā ūdens ir apmēram 5 reizes saldāks nekā okeānā. Tādēļ Baltijas jūrā mums visi gliemezīši ir samērā sīki. Šo te gliemezīti sauc par miju, un Baltijas jūrā mijas nonāca tādēļ, ka viņas ēda vikingi, un viņi savos jūras braucienos ņēma šos te gliemežus līdzi un izmantoja kā pārtiku. Un šādā veidā šīs te mijas, kuras faktiski ir Ziemeļamerikas izcelsmes gliemenes, nonāca Baltijas jūrā jau 1000 gadus atpakaļ. Žermēni, parāda, kas tev te ir? Kad šādus te divus gliemezīšus rievainus saliek kopā viņu čauliņas, pēc kā tas izskatās? Pēc sirsniņas. Un tā arī šo gliemeni sauc. Viņu sauc par sirsniņu. Latīniski sirsniņi ir kardiumi. Tik lielas ir Baltijas jūras sirsniņas. Un šeit man ir tās pašas sugas gliemene no Atlantijas okeāna. Un šī te ir no Dānijas krastiem, no Baltijas jūras rietumu gala, kur ūdens nav tik sāļš kā okeānā, bet ir krietni sāļāks, kā šeit, Rīgas līcī. Cik apmēram ir zivju sugas Baltijas jūrā? Es neesmu skaitījis, bet es domāju, ka viņi varētu būt varbūt kāds 30 sugas. Vai jūrā ir medūzas? Protams, jūrā ir medūzas, Baltijas jūrā ir vairākas medūzas sugas. Zvaigznes tāds. Jūras zvaigznes ir tikai Baltijas jūras rietumu daļā, kur ūdens krietni sāļāks kā šeit, Dānijā. Jūras zirdziņi. Jūras zirdziņi Baltijas jūrā nav. Kur tad var redzēt šīs jūras zivis? Jūras zivis vislabāk ir apskatīt vai nu tirgū, bet dzīves, ja mēs gribam jūras zivis apskatīt, tad mums jābrauc uz jūras akvāriju. Kur tāda ir? Latvijā, diemžēl, nav jūras akvārija. Tuvākais jūras akvārijs ir Klaipēdā, Lietuvā. Jūras zivis turēt akvārijos ir ļoti sarežģīti, ir ļoti dārgi. Tāpēc šādu te jūras akvāriju pasaulē nav tik daudz. Cilvēkiem vispār ir ļoti daudz labumu no jūras. Vai jūs, bērni, variet nosaukt kādu veidu, kā jūra nodara cilvēku? Peldēties. Var aizbraukt uz ārzemēm. Var aizbraukt uz ārzemēm, vai pats var aizbraukt. Kuģi. Var arī kaut ko aizvest uz ārzemēm. Jā. Var aizvest uz ārzemēm, uz citu pasaules malu var aizvest kravu transportam. Ko vēl var darīt jūrā? Ko var iegūt no jūras? Ēdamo. Zīvis var zvejot jūrā. Aļģes var iegūt no jūras. Kāds vēl labums varētu būt cilvēkam no jūras. Un to mēs arī visu saucam par atpūtas. Ne? Es jums gribu, bērni, pastāstīt par vienu ļoti svarīgu lietu. Mūsu dienās jūra kalpo cilvēkam ne tikai kā barības piegādātāja un transporta ceļš, bet arī kā tāda milzīga dabas attīrīšanas iekārta. Tādēļ ir ļoti svarīgi saglabāt jūru tādu, kā viņa pašlaik, tādā stāvoklī, kā viņa pašlaik ir. Baltijas jūra
mūsdienās nav pārāk piesārņota. Un es vienmēr strīdos pretīm tiem cilvēkiem, kas saka, ka Baltijas jūra ir ārkārtīgi piesārņota, ka jūra mirst, ka ir slikti, ka peldēties jūrā nevar. Es tam nepiekrītu. Jūra ir samērā labā stāvoklī šobrīd. Bet, protams, kad viņi ir jācenšas, visiem jācenšas saglabāt arī nākotnē. Kurš dzīvnieks kļūs par raidījuma Dabas grāmatu un žurnālu Zīlīti mēneša varoni, to turpmāk noteikts tu. Atsūtot uz Zīlītes redakciju tavuprāt interesantākā dzīvnieka zīmējumu un aprakstu, tu vari piedalīties konkursā, kura balva žurnāla Zīlīte, gada abonements un piedalīšanās raidījumā Dabas grāmata.